aptuveni pirms 2 mēnešiem man jau atnāca šī informācija. Bet es uz viņu izdomāju pasēdēt vēl. Kā uz daudzām. Tā, kā es viņu tagad iesākšu? Būtībā es braucu autobusā pirms 2 mēnešiem. Vai vairāk jau. Es braucu autobusā un es nevarēju saprast, cik man tur 3 stundu braucienu, es braucu uz Rīgu, vai es braucu vēl atpakaļ, jau vairs neatceros. Es braucu un es sev prasu, kāpēc? Cik es nesaprotu, ko es gribu, kāpēc? Daudz dažādas domas, un viens fragments, kas bija labi, vai es gribu darīt to, un tā es pārbaudīt, kā. Nekas nenotiek. Vai es gribu darīt to, pārbaudi kaut ko, un tā es tur vairākas tās lietas, un tā es piefiksēju, kas ir tas, ko es tur daru. Tajā brīdī, kad es saku, vai es to gribu, vai es to negribu, es to ar emocijām salīdzinu. Un tad sanāk, ka katru reizi es prasu emocijām, vai es to gribu. Tas ir diezgan tā, trikī, tā nevajag, tāpēc, ka tajā brīdī, kad es prasu, vai jā vai nē, es uzdodu atbildību uz emocijām. Emocijas izlemiet manā vietā. Bet interesanti ir tas, ka emocijas tikai spēja parādīt to, kas bija pagātnē. Emocijas jau ir polarizētā enerģija, viņai ir piešķirt vērtību, slikts, labs. Līdz to viņi tikai var pateikt to, ko es jau iepriekš esmu domājis. Viņi tikai uzspiež pagātni, kas ir bijis. Līdz ar to vienmēr es palikšu iekšā lūpā. Riņķīties palikšu iekšā, ja es vadīšos pēc emocijām. Līdz ar to sanāca tajā brīdī man tā, emocijas, un es laiku prasu, un tad, ko tagad man tev ir darīt? Tad ir tā, ka ir emocijas, es tagad esmu iedalījis tādu, tur ir emocijas, tur ir kaut kāda sajūta, un tad man ir enerģija. Par sajūtām es negribu runāt, tā ka emocijas ir viss prieks, dusmas, naids, skumjas, depresija, bla, 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 bla. Bet, piemēram, visas tās emocijas tu var izbaudīt. Un izbaudīt, vai tā nav emocija? Izbaudīt, tā nav emocija. Bet, vai tā ir sajūta? Tā kā jā, tā kā nē. Citu sajūtas un emocijas liek vienu to pašu, tāpēc man ir enerģija un man ir emocijas. Emocijas ir polarizēta, enerģija tā, kas nāk un kur vēl nav ieguvusi vērtību, labs vai slikts. Jā, nē. Jāvadās pēc enerģijām un emocijas, un tāpēc es varu izbaudīt skumjas, un es varu izbaudīt bēdas, un es varu izbaudīt prieku, un es varu izbaudīt depresiju, un izbaudīt, jā, ir kaut kas pozitīvs. Tajā brīdī, ka es esmu bēdīgs, es esmu dusmīgs, gribu iesist kādam, bet tas jau paliek pozitīvi, tas uzreiz to ir kā negatīvo emociju pārtais pozitīvā, uzreiz un izņemt vārā no tā. Kur es šo gāju? Nekur man nebija jāiet. Tā. Emocijas. Līdz ar to es trenējos vadīties pēc enerģijām, saprast. Pirms, jo enerģija, kad, teiksim, ka nāk no augšas, vienalga no kuras puses viņa nāk. Vispirms enerģija, un tā viņa pārtop emocijā. Bet vispirms enerģija un spēja uztvert to enerģiju, saprast to enerģiju, ir māksla. Kā tas ir enerģija, atnāk, un tad jā, kaut ko varētu darīt, un tad nāk emocijas. Un emocijas tā bagāža, kas pagātnes vēl viss attachments, kur rezultātā tas labs, slikts. Šajā brīdī es esmu Anglijā. Tajā brīdī, kad man bija izvēle, nāca emocijas un bija enerģija. Vispirms bija enerģija, es jau piefiksēju, atbildi jau man ir, bet emocijas atnāk, un tad parādās, man ir tas, es nevaru braukt, jo man ir skola, es nevaru braukt, jo man ir kursi, es nevaru braukt, man to Ziemassvētku jāpavada ģimeni, es nevaru braukt, bla. Bet tajā pašā laikā es sev pasaku, Nauri, tas ir šī iespēja, ka es varu pārbaudīt, cik ļoti es gribu tādu dzīvi, kādu es esmu iztēlējis. Dzīvi, ka es varu vienā dienā būt šeit, pēc 2 dienām būt jau kaut kur citur. Un šī ideāla iespēja, kā es
to var izbaudīt, pastīties, vai man patīk vai nē. Un es, ok, jā, bum. Un tad, un interesanti tas tajā brīdī, kad es pasaku jā, neatkarīgi no viss tā pārējā, kas man tur vēl ir, tāpēc. Vispirms es pasaku jā, un tagad es skatos, ko es varu darīt, lai to novērst, to aizies skolī, uzraksties sniegumu, kursiem uzraksties sniegumu, aizies pie zobārsta, atsaka vizīti, to. Visu uzreiz es zinu, kas man jāizdara. Tā es viņus varu izmantot kā grožus, lai man turētu uz vietas, vai es pasaku jā, vienalga. Un šajā brīdī parādās tas, ka emocijām, tu neskaties pēc emocijām, es neskatos pēc emocijām. Emocijas būs, kādas viņas ir. Es viņas neignorēju. Es jūtos dusmīgs. Kāpēc es jūtos dusmīgs? Bet neatkarīgi no tā, kā es jūtos, es pieņemu lēmumu. Neatkarīgi no tā, kā es jūtos. Neatkarīgi no tā, kā es to redzu. Vai es joprojām to gribu? Jā, es gribu, eju. Man var būt bailes. Bailes ir vienkāršākais variants. Bailes. Okay. Neatkarīgi no tā, ka man ir bailes, es eju. Es varu paprasīt, kāpēc man ir bailes, bla, bet vienalga, es to joprojām gribu, un es eju. Bet tā es laiku prasīju emocijām, es ir kā iegrib man jāatnāk, tad paprasu emocijām, emocijas saka, nē, tas ir traks, es bailes, kritikt mums būs. Līdz ar to jā. Un es tik ilgi sēdēju tā, ka pašā sākumā vēl grūti bija saprast, kas ir tieši tas, kas pēc tam man jāvadās. Tā ir tā enerģija, un vienalga es pieņemu lēmumu. Tā interesanti, ka es pēc tās enerģijas vados, tas ir tieši tas, ko es gribu. Saskaņā ar to enerģiju sanāk, viņi man sniedz tieši to, ko man gribās. Nav grūti tāds vārds nemaz. Sajust to enerģiju, uztvert enerģiju un saprast, kas tieši ir tas, ko viņi grib, lai es daru vai nedaru, vai pareizāk, kā es gribu viņu pārtulkot savā ķermenī. Tāpēc, ka rokas kustinātas, ja viņas nekustina ar emocijām, es viņas kustinu ar enerģiju. Un es pat nedomāju, kā es viņas kustinu, es viņas vienkārši kustinu. Es ļauju plūsmai plūst caur mani ķermeni. Žitā ar rokām jau liekas vienkārši, blā. Plūsma. Bet šo plašu plūsmu ielējais tālāk, dziļāk, lielākā apmērā, ka es nezinu, ko es darīšu rīt, ka es nezinu to, blā. Es nezinu vairāk. Vairāk es nezinu. Vajag interesanti kopsalikums. Līdz ar to es esmu šagtei, es esmu te, draugs man uzrakstīja. Vai es negribu, blā. Es, ok, atbrauc, man ir dzīvošana, man nākamnedēļ sākās darbs, un man īsti pašam nekas nebija jādara, tikai jāatbrauc. Un jāiziet uz interviju, un bum. Un tas ir tuvāk tam, kā es gribu. Tas man nelielu atspulgu dod tam, ko es vēlos, kādu dzīves vēlos. Un man joprojām ir tas, jāveic sevi uzticība. Pašam sevi jāuzticās, ka es daru visu iespējamo, ko es varu, cik nu visu iespējamo, kā es zinu, tā es daru. Man jāuzticās, ka ar to pietiek, ar to, ko es spēju izdarīt, pietiek, lai dzīve man ienest vēl vairāk kaut ko. Galvenais tēma bija tas, ka nevadīties pēc emocijām. Emocijas ir daļa no pieredzes. Emocijas ir, lai viņas būtu. Un, ja viņas ir, tad viņas vienkārši izbauda tādas, kādas viņas ir, un nepiešķir vērtības, kuras viņām nav. Tikai tā, ka es tagad jūtos dusmīgs, tas nenozīmē tādēļ, un tas nenozīmē to, un tas nenozīmē, ka man tagad jādara tā ir. Viņas vienkārši ir pašas pa sevi. Neatkarīgi nepiesaistīt citām lietām. Viņas vienkārši ir. Un viss. Viņas vienkārši ir, un viņas tur paliks. Un es varu turpināt iet tālāk, un turpināt darīt. Jo jebkurā gadījumā, piemēram, tāpēc, ka emocijas balstās uz pagātni,
Viņas atspoguļo to, kas ir bijis pagātnē. Tad, lai savu dzīvi izmainītu uz citu, visu laiku bija šajā vietā, un tā ir pārliet uz turieni, tur būs pārmaiņas. Un tā, ka visu laiku bijis šeit, būs tās negatīvās emocijas. Un tāpēc jāsaprot tas, ka viņas būs. Un, lai pārmainītu, saproti, tas ir tikai labi, ka viņas ir. Viņas parāda to, ka tu ej prom no tā, kas bija. Tu viņas var izmantot pozitīvā veidā. Bet saprot, ka viņas būs. Un ja tu vadīsies pēc viņām, tu nekur neaizies, tu paliksi turpat, kur tu esi. Bet tas ir tas, ko tu negribi. Tu gribi kaut ko citu. Tu gribi kaut ko jaunu, kaut ko skaistāk. Tāpēc vienalga, kā tu jūties, vienalga, kādas tavas emocijas, tu ej un dari, ko tu vēlies. Jā, varbūt, ka tu to dari aiz negatīvām ticības sistēmām vai vienalga. Bet paradoks ir tajā, kaut vai tu to dari aiz sliktiem nolūkiem, lai aizbēgtu no kaut kā vai vienalga, bet tas, ka tu kusties, jau dod palielina tavu enerģiju, paaugstina tavu frekvenci, attīri tev vairāk, jo tas tev dos labāk un labāk izpratni. Ir sliktāk sēdēt vienā tajā pašā vietā un neko nedarīt. Nevar iet, man te ir sūdi, man jātiek ar viņiem galā un te es ar kaut kur iet. Tas ir grūtāk. Vieglāk ir paņemt, piecelties, aiziet te, pasēdēt tā pāriet, aiziet tur. Tas dod to enerģiju, kustina to enerģiju un tas ļauj attīrīties vairāk. Un dod vairāk izpratni par sevi. Pietiks. Vēl daudzi, kas tāds, bet labi ir.